Irāna faktiski tiešā tekstā pasūtīja Donaldu Trumpu un viņa sūtņus Vitkofu un Kušneru. Ja jūs palaidāt garām ziņu, tad vakar Donalda Trumpa pēc 2 dienu savstarpējās apšaudes starp ASV un Irānu paziņoja, ka Irāņi it kā esot pieprasījuši steidzamas sarunas. Un Donalds Trumps paziņoja, ka otrdien Katarā notiks šīs steidzamās sarunas, un pat nosūtīja uz Dohu savus sūtņus Vitkofu un Kušneru. Tātad Vitkovs un Kušners ieradās Katarā, taču tur neviena irāņa nebija. Kataras startnieki paziņoja, ka viņiem nebūs augsta līmeņa tikšanās ar Irānas delegāciju, kas liek apšaubīt ilgtermiņu noregulējumu un pilnīgu kuģošanas atjaunošanu Ormuzas šaurumā. Savukārt Irānas amatpersonas tieši paziņoja, ka viņi vispār nemaz neplānoja nekādas sarunas ar amerikāņiem, tāpēc patiešām nevienu no Teherānas nedelegēja uz šīm šķietami steidzamajām sarunām Katarā, un, lai izkļūtu no pazemojošās situācijas, Vašingtonā paziņoja, ka Vitkovs un Kušners vispār ieradušies veikt tehniskas sarunas, bet ne ar irāņiem, bet gan ar Kataras startniekiem par nākotnes sarunām ar Irānu. Bet tas vēl nebūtu nav viss, un visas šīs situācijas detaļas ir šajā raidījumā. To noteikti ir vērts dzirdēt. Mani sauc Aleksejs Pečijs, un apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, uzspiediet patīk šim raidījumam un atstājiet jebkuru savu komentāru zem šī video. Un abonējiet man Telegram kanālu Pečijs News, saiti uz to šī video aprakstā. Tātad, lai saprastu visu situāciju, es pastāstīšu visu stāstu chronoloģiskā secībā. Viss sākās nevis ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet ar Irānu. Tas ir ļoti svarīgi. Irāna jau ceturtdien pie Omānas uzbruka krāvas kuģim, kas izraisīja ASV atbildes triecienus un Irānas prettriecienus pa amerikāņu militārajām bāzēm Kuveitā un Bahreinā. Amerikas Savienotās valstis reaģēja stingri. Piektdien amerikāņu karavīri veica triecienus pa dronu noliktavām, piekrastes radiolokatoriem un raķešu infrastruktūru Irānas dienvidos. Ieskaidot Ormūzas šaurumu zonu un Kešamas salu, to nosauca par spēcīgu atbildu uz uzbrukumu tirdzniecības kuģim ceturtdien. Irāna atkal uzbruka Kuveitai un Bahreinai atbildot uz šo amerikāņu uzbrukumu. Vai šķiet, ka tas tagad varētu iedarbināt diezgan bīstamu ciklu? Un te pēkšņi Donalds Trumps izteica draudus. Citāts. Var pienākt brīdis, kad mēs vairs nevarēsim būt saprātīgi un būsim spiesti militāri pabeigt to darbu, ko mēs ļoti veiksmīgi esam sākuši. Ja tas notiks, Irānas Islāma Republika vairs nepastāvēs. Atbildot uz šo Trumpa izteikumu, Irānas Islāma Republikas revolucionārā gvarde, Irānas gvarde, tika paziņots, ka pamiera pārkāpuma dēļ visi diplomātiskie procesi tiks pilnībā apturēti, un Amerikas bāzes reģionā, citēju, tuvākajās dienās piedzīvos elli. Tātad jau līdz sestdienas vakaram un līdz svētdienas rītam aina bija nepārprotama. Pamieram draud sabrukums. Abas puses draud viena otrai ar iznīcināšanu, un diplomātija būtībā ir pasludināta par mirušu. Irāņi arī saka, mēs vispār iziesim no šīm sarunām. Pēkšņi pirmdienas rītā Donalds Trumps paziņo, ka Amerikas Savienotās valstis rīkos steidzamu tikšanos ar Irāņiem Kataras galvaspilsētā Dohā otrdien. Tālāk citās no Trumpa. Irāna vērsās ar lūgumu pēc tikšanās. Tā notiks rīt Dohā. Tālāk sekoja Donalda Trumpa bravūras par to, ka Irāna zaudē, ka ASV jau ir uzvarējušas, ka Teherāna viņa lūgus tagad apstādināt šos uzbrukumus un piekrist sarunām Katarā un tā tālāk un tā tālāk. Pieminējuši tikai vienu citātu, ko Trumps izteica pirmdienas vakarā, kad viņi sūta Vitkovs un Kušners jau lidoja uz Kataru uz tikšanos it kā ar Irāņiem. Turklāt pirmdienas vakarā Trumps pat paspēja paziņot, ka arī Irānas pārstāvji jau ir devušies uz Kataru un vispār lietas rit labi. Citāts. Tikšanās Dohā iespējams būs svarīga, bet varbūt arī nē. To mēs redzēsim. Bet mēs uzvaram. Uzvaram militārajā ziņā. Es teiktu, ka tā jau gandrīz ir militāra uzvara. Un viss patiesībā ir ļoti vienkārši. Runa ir par Irānas denuklearizāciju. Mēs nevēlamies, lai viņiem būtu kodolieroči, un viņiem to nebūs. Viņi tam piekrita, bez apvainojuma. Un tad pienāk tā otrdiena. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Džareds Kušners un īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs ieradās Dohā. Tomēr Kataras startnieki viņiem paziņoja, ka tikšanās augstā līmenī ar Irānas delegāciju viņiem nebūs. Sakot, nesanāca. Un tas, protams, liek apšaubīt ilgtermiņa noregulējumu un pilnīgu kuģošanas atjaunošanu Ormuzas šaurumā.
Saskaņā ar Kataras ārlietu ministrijas sniegto informāciju, šonadēļ, ne tikai otrdien, bet kopumā šonadēļ, Irānas un ASV sarunu vietā notiks tehniskās konsultācijas, tostarp par reģionālo drošību. Irānā atbildot uz amerikāņu neapmierinātību paziņoja, ka nav atcēluši tikšanos ar amerikāņu sarunvedējiem. Viss ir ļoti vienkārši. Irānas ārlietu ministrijas pārstāvis Ismails Bagadžī paziņoja, ka Irāna no savas puses nav atcēlusi tikšanos ar Kušneru un Vitkovu, jo nekāda tikšanās vispār nebija ieplānota. Bagajs saka, kā var atcelt tikšanos, kas nemaz nav bijusi ieplānota. Lai gan Trumps apgalvoja, ka tieši irāņi vērsās pie viņa, viņi lūdza tikšanos ar viņu, un viņš šīs sarunas nosauca par steidzamām. Tajā pašā laikā Bagadžī paziņoja, ka jau trešdien Katarā notiks viņu sarunas ar Kataras pusi par saprašanās memoranda noteikumu izpildi, ieskaitot punktu par Katarā sankcionēto Irānas aktīvu atbloķēšanu. Tad Bagadžī saka, mums tur ir savas sarunas ar katāriešiem, un ko tie amerikāņi atbrauc? Atbrauc un atbrauc. Ko lai dara? Tālāk citās no Bagadžī. Tuvākajās dienās mums nav plānots nekādas tikšanās ar amerikāņu pusi nevienā līmenī. Mums vispār nebija plānu tikties ar amerikāņu pusi nevienā līmenī šajās tuvākajās dienās, lai būtu no kā atteikties. No paša sākuma gan Kungs Garībā Abādī to paziņoja, gan es pats to vakar skaidri pateicu. Turpinājums sekos. Mēs neesam plānojuši neko tuvākajām dienām. Un šādā situācijā Vašingtonai nācās kaut kā izgrozīties, jo tas viss tiešām ir pazemojoši. Baltijā namā paskaidroja, ka delegācijas no ASV un Irānas ierodas Dohā uz tehniskām sarunām, kurās tiek apspriesta savstarpējās sapratnes memoranda izpilde, kas parakstīts starp abām pusēm. Taču sarunas it kā nav tiešas, bet gan noteikts ar startniekiem, un tās nav steidzamas, bet gan plānotas. Šīs sarunas atšķirās no tām, kas notika agrāk šajā mēnesī. Šveicē, kur tomēr augsta līmeņa Irānas un Amerikas delegācijas tikās aci pret aci aiz slēgtām durvīm. Turklāt pat Katarā jau aicināja tomēr nemātāties ar skaļām frāzēm, piemēram, steidzamas sarunas. Iepriekš Trumps paziņoja, ka ASV un Irāna rīkos steidzamas augsta līmeņa sarunas. Bet otrdien, kad kļuva skaidrs, ka irāņi vienkārši nebija atbraukuši uz tikšanos, Kataras ārlietu ministrijas pārstāvis Marģits Al-Ansārī paziņoja, ka tehniskās sarunas a priori nav augsta līmeņa sarunas un tās nevajadzētu tā saukt. It kā tas ir parasta sarunu rutīna, tā ir tehniskā daļa. Un pēc tam pie Donalda Trumpa saka, klausieties, mēs tieši to arī domājām. It kā skatāties, Šveicē tikšanos vadīja ASV viceprezidents J.D. Djuens un galvenais Irānas sarunu vedējs Mohameds Bagers Bagadins. Bet sarunas Dohā notiek zemākā līmenī. Tās vada ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs un Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibabadī. Un jau faktiski Baltijā namā atzina, ka delegācijas tiešām netiksies klātienē. Tā vietā sarunas notiks ar Kataras amatpersonu starpniecību. Un lūk, Alans arī paskaidroja, ka tehniskās sarunas ir paredzētas dokumentu sagatavošanai, kas tiks izvirzīti augsta līmeņa sanāksmēm, lai saskaņotu principus. Tehnisko ziņojumu laikā tiks apspriestas šādas tēmas, tieši tādā secībā, kādā es tās tagad nosaukšu. Finanšu ierobežojumu un sankciju atcelšana attiecībā uz Irānu. Jautājums par to, kā nodrošināt brīvu kuģu kustību caur Ormuzas šaurumu. Iespējamā Irānas iesaldēto aktīvu atbloķēšana Kataras bankās un tikai pēc tam Irānas kodolprogrammas nākotne. Kodolprogrammas un reģionālā drošība. Kopumā, starp citu, jau ir pagājušas 2 nedēļas, kopš ASV un Irāna parakstīja saprašanās memorandu. Tam vajadzēja pavērt ceļu uz galīgu kara izbeigšanu reģionā un galīgā lielā miera līguma parakstīšanu. Taču pagaidām progress nav redzams, jo pagājušas 2 nedēļas. Atgādinu, memorands ir parakstīts uz 60 dienām. Lūk šis dokuments. Starp citu, plaši. To plaši uzskata par ļoti izdevīgu Teherānai. Tas prasa, lai Amerikas Savienotās valstis atbrīvo Irānas aktīvus, atcelt sankcijas, Atļaut Irānas naftas eksportu, atcelt Irānas ostu blokādi un izveidot Irānas atjaunošanas fondu $300 miljardu apmērā. Savukārt Teherānai jāgarantē droša kuģu pārvietošanās caur Hormuzas šaurumu,
Kas, starp citu, tā arī bija pirms kara. Un uzmanību! Mutiski apstiprināt savu apņemšanos nekādā gadījumā neizstrādāt kodolieročus. Tātad Irāņiem jāpasaka, es apsolu, nekādu ieroču nebūs. Un Trumps teiks, nu redzat, ko jūs domājāt? Lūk, ko es esmu panācis. Bet kas notika pēdējo 2 nedēļu laikā? Šajos līguma ietvaros. Nedēļas nogalē amerikāņu un irāņu karaspēks apmainījās triecieniem pēc tam, kad Islāma Republika uzbruka 2 kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu. Tas atkal ietekmēja kuģu satiksmi šaurajā šaurumā, kas pagājušā nedēļā būtiski pieauga, lai gan joprojām ir ievērojami zemāka nekā pirmskara līmenī. Tikmēr, neskatoties uz vienošanām, kas vērstas uz vardarbības ierobežošanu šajā reģionā, kaujas starp Hizballah kaujiniekiem un Izraēlas spēkiem turpinās Libānas dienvidos. Bet paskatīsimies, kādi jautājumi mums joprojām palikuši neatrisināti saistībā ar kara noslēgumu. Savstarpējās sapratnes memorands starp ASV un Irānu būtībā atlika problēmas risināšanu uz vēlāku laiku, atstājot lielāko daļu detaļu noregulēšanai nedaudz vēlāk. Kad tieši neviens nezina, bet uz vēlāku laiku. Taču pagājušas jau 2 nedēļas no 60 dienām, kas atvēlētas sarunām par galīgo vienošanos, un vairākos vissvarīgākajos jautājumos praktiski nav nekādu progresa pazīmju. Viens no savstarpējās sapratnes memoranda punktiem vispār rada potenciālu bezizējas situāciju. Tajā ir noteikts, ka turpmākās sarunas sāksies tikai pēc tam, kad būs atrisināti jautājumi, kas saistīti ar Irānas iesaldētajiem aktīviem, ASV sankcijām pret Irānas naftu, kuģu kustību Hormuza šaurumā, ASV īstenoto Irānas ostu blokādi un militārajām darbībām starp abām valstīm, tostarp kara apturēšanu Libānā. Tādējādi pat darbību secības saskaņošana joprojām ir ļoti sarežģīts uzdevums. Un jau ir acīm redzams, ka savstarpējās saprašanās memorandā, kuru Trumps pasniedz kā uzvaru, viss ir uzrakstīts tā, ka Irāna var iegūt pilnīgi visu. Sankciju atcelšanu, aktīvu atbloķēšanu, blokādes atcelšanu, atļauju tirgot naftu, ko starp citu viņi jau ir saņēmuši. Taču galu galā Irāna var arī neatteikties no kodolieroču idejas. Un kāpēc gan? Vakar Teherāna paziņoja, ka puse no iesaldētajiem aktīviem, kas glabājas Katarā, tiks apgriezta. Tomēr Amerikas amatpersonas paziņoja, ka šādi aktīvi pagaidām vēl nav atgriezti. Tomēr mēs redzam Irānas demaršu. Viņi vienkārši ignorē sarunas, kuras Trumps sauc par steidzamām. Un Trumps neko nevar ar to izdarīt, jo viņš jau ir paziņojis par uzvaru karā. Kā saka, kā var atgriezties karā, kurā tu it kā jau esi uzvarējis pretinieku? Un Trumps faktiski pats sevi ir iedzinis slazdām. Jo tagad, lai ko arī darītu Irāna, Trumps nevar atgriezties pie kara. Viņš fiziski to nevar. Lai kā viņš nedraudētu, bet faktiski paskatieties, viņš saka, steidzamas sarunas, Irāna lūdza mūs atbraukt. Mēs atbraucām, un Irāņi saka, kādas sarunas, ej dirst. Nekādu sarunu nebūs. Ko dara Trumps? Neko. Viņš vienkārši norija šo aizvainojumu un teica, es domāju tehniskas sarunas, jūs vienkārši nepareizi sapratāt. Tā ka tas viss arvien vairāk atgādina kaut kādu seriālismu, no kura vispār nav redzams nekāds izējas ceļš. Šeit es likšu daudz punktiem. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi visiem pagaidām!